Kur Latgolai sokums, vai ja ir gols, vai Latgolai vispār ir rūbežas? Latgolas rūbežas vaicojot, tas ir raidījuma cikls, kurā raugam Latgolas spilgtok izējumot Latvijas i pasauļa kartī, pasavērtis tū latgalīšu kasdīnu, kas dzeivoja iz Latgolas rūbežas, gan tīšā, gan pornastā nozīmī. Indra ir apdzeivota vīta Kroslavas novadā, kas atcerūn Šņokovkas ezera krostā pie Daugavpils Indras dzeļža ceļa 32 km no novada centra Kroslavas i 299 km no Reigas. Apdzeivoto vīta izaveidojusi iz Baļbinovas mūžas zemes pēc dzeļža ceļa linijas izbūvis, kas veicinoja Baļbinovas, vēlok Indras veidošanos par tiedzniecības i satiksmes centru. Cīma status Indrai daškierts 1925. gadā. Indra ir Latvijas rūbežu pogosts ar Baltkrīveju, i vītēji jū sauc par visas Eiropas sokumu. Vai Eiropa socās Indrā? Sokums sirdie, jā, mēs laižam cauri, priekš mums ne tikai sokums, visa loba sokums ir rītā. Katrs savu sokumu izēvieļē. Mēs jau atradām itēji spilgts aplīcinojums ir mūsu mākslas skolā. Bārņi, kuru ir daudz, ir daudzkrosaini par to, ka, ko jūs saprotat, mūsu skolā mocos gan Baltkrīvi, gan Moldavi, gan Ukraini, gan latgalīši, gan latvīši, jā, ir to toļok. Un to mēs tikai gūstam. Mums jau patiekami, ka Indra tīši sokās Eiropa. Tomēr Eiropas Savienības rūbeža ir un pirmo pītura stacija, kur iebrauc cilvēki, braucot ar vilciņu, tie ir Indra. Mēs jau tā sevi pozicionējam patiesībā, ka mēs esam Eiropas kaut kāds sākums, bet patiesībā skatoties, kurā jomā, vai mēs jūtamies Eiropā. Ja runā par attieksmi, teiksim, konkrēti mūsu skolā, kas ir no pašvaldības, droši vien mēs ļoti komforti jūtamies, jo mūs tiešām ļoti atbalsta gan mūsu mākslas nodaļu, gan deju nodaļu, un, teiksim, mēs braucam tur, kur mums vajag, un arī koncertējam, un viss ir kārtībā. Vai mēs jūtamies tīri psiholoģiski kā Eiropa, jā, mums ir maz ļoti palicis. Tāpat kā citās Latgales nomalēs ir maz cilvēku, tas ir skumji, un ar to mēs varbūt nevaram attīstīties tā, kā mēs gribētu patiesībā. Indras pogosta kolorītu var apjaust mākslas i mūzikas skolā, kur apkortnes jauno paudze, kai bitis strūpā jau vairāk kā 20 gadus, roda poši savu kultūru. Šobrīd ar pašvaldības atbalstu skolā ir 100 jaunos mākslinieku, 60 vizuālos mākslas nodaļā i 40 dancotoji. Uico skolā bārņi no 3 pogostiem. No Indras pogosta, no Rūbežņiku pogosta un no Piedrujas pogosta. Školas vadētojas Ērikas saknis ir Latgolā, tūmēr jei ikdīnā narunoja latgaliski. Vīnojamies, ka jei toļok stostēs latviski. Šis skaits tiek noturēts pateicoties šausmīgai logistikai, jo mums tos bērnus sved un aizved, un tas ir tīri, tā saka, novada un pašvaldība brīvā griba. Jo, ja mēs strādātu uz vienu tikai Indras novadu, protams, uz Indras novadu, uz Indras pagastu, tad jau tas bērnu skaits būtu savādāks. Liels prieks ir īpaši par skolotājiem, kuri brauc un strādā. Tas bija vienkārši zelta vērti cilvēki, ka viņi brauc uz šejienu un kaut ko dara, jo patiesībā valstī vajadzētu nodrošināt vienādu iespēju dzīvojot gan Rīgā, gan arī Indrā, lai izglītība visādās jomās būtu pieejama, jo patiesībā tie bērni viņi jau ne sliktāki nekādi, ka viņi ir piedzimuši Latgales kaut kādā pusē. Pagaidām tas izdodās, bet kā būs tālāk pēc gadiem 5, grūti paredzēt. Indras pogostā dzeivoja dažādu nacionalitāšu ļauds, i te ir arī Indras lieloko bogoteiba. Tomēr latviskos tradīcijas Indrā tamdēļ nazūt. Bērniem ir jāiemācās apzināties savu ķermeni, saprast, kā viņš darbojās, saprast mūziku, savu ķermeni mūzikā. Programmas prasības ļoti, ļoti augstas. Mēs vienkārši cenšamies maksimāli pietuvoties, cik mēs to varam. Jā, arī zēni pie mums mācās. Šī grupa tāda ir izveidojusies vienkārši tāpēc, ka šajā vecumā bija šāds sastāvs, bet mums dejo arī zēni. Mums ir vecākā grupa, kur ir pāri un kur mums arī ir tautu deju kolektīvs. Lidija Trušale Indrā strodoja jau 8 gadus i turpinoja kolēģis īsoktu.
Šajā grupā mums ir 14 meitenes, vecākajā grupā mums ir 28 bērni, kur ir puikas un meitenes, un mēs viņus dalām uz pusēm. Tad jāskaita kopā, cik ir 28 plus 14. Ap 40 bērniem mums ir tieši deju nodaļā. Un mums ir arī grupa, kur ir tikai 4 meitenes, kas ir mūsu skolas beidzējas. Viņām tik ļoti tā dejošana gāja pie sirds, ka pagājuši gadu viņas absolvēja šo skolu, bet šogad viņas nāk dejot, un mēs jau esam tā kā mūsdienu deju grupa, Madilema. Un, jā, mēs diezgan veiksmīgi turpinam dejot, jo bērniem ir izveidojusies bāze, viņi ir apguvuši kaut kādus dejas pamatus, un tagad man ar viņiem ir ļoti viegli un patīkami strādāt. Horeografijas nodarbības i baleta pamatīmaņas Latgolā nav bieži sastūpamus. Īstenībā priekš tik mazas vietas tas tiešām ir ļoti ekskluzīvi, jo tas ir dārgs prieks. Tas ir dārgs prieks arī pašvaldībai. Šī ir skola, profesionālās ievirzes skola. Mums ir īpaša programma. Bērni nenāk vienkārši dejot kā pulciņā, tāpēc mēs nedejojam vienu konkrētu deju stilu. Mums ir veseli 7 priekšmeti, kas mums ir jāapgūst 6 gadu laikā. Tā kā mūzikas un mākslas skolas ir pārdzīvojušas arī ļoti daudz reformas pa visu šo laiku, un tāpēc sākumā te bija gan māksla, gan mūzika, gan deja. Un te strādāja viena cita skolotāja, kas bija izveidojusi baleta studiju. Un tad tas arī bija vienīgā baleta studija mūsu pusē. Mums ir pirmā pozīcija visiem. Pirmā pozīcija. Visi pasniegušies, leciņu vaļā. Vārti skaisti paņemti rociņās, un visi kopā saskacināmies. 1, 2, 3, 4. Tuvākie kolēģi mums ir Zilupē. Tie arī ir tuvākie, jo visas pārējās skolas ir ap Rīgu un vairāk citā Latvijas pusē. Klasikas pamati ir tas, kas cilvēkam ielīg sapratni par savu ķermeņa, saka skolotoja. Īstenībā ļoti daudzi bērni, viņi var būt nepārāk priecīgi tajā procesā, ka tas viss notiek, bet viņi novērtē to, ka izaug. Un, piemēram, mūsu skolas beidzēji ļoti labi iekļaujās tādos kolektīvos kā Laima, kā Brāmaņa Rīgā, Latve. Un, tā, kad viņi aiziet, pabeidz skolu, aiziet mācīties augstskolās, un ja viņiem ir tā vēlme turpināt dejot, viņi aiziet uz jebkuru augstas klases kolektīvu, un viņi tur tiek saņemti ar lielu prieku, jo viņi ir gatavi dejotāji. Viņi, teiksim, mēs nevaram pretendēt varbūt uz kaut kādu profesionālu skatuvi, no mums, protams, neviens neaizies uz baleta skolu, bet kā dejotāji, vispār dejotāji, viņi ir dejotāji, ka viņi pabeidz šo skolu. Kultūra ar lielo burtu kā, līdz šejienai atnāk diezgan maz, ja, un bērniem ir diezgan maz iespēju redzēt, dzirdēt, zināt, un tāpēc, teiksim, man ir ļoti daudz jāstāsta, jārunā, jāskaidro, kāpēc, piemēram, tā pati klasika, kas daudziem bērniem sagādā šausmīgas mokas, bet es skaidroju visu laiku, ļoti daudz skaidroju, kāpēc tas ir vajadzīgs. Sarkana neliec, jo tev nav tik koši, tur meitenes izvēlējās tādus vairāk kontrastainākus. Tu uztaisi kaut kādu, arī uzjauc varbūt celtano kaut kādu. Nu jā, kaut kādu oranžu tāds, lai tādu krāsu kā man silta kaut kā ir. Mēs zīmējam kompozīciju. No sākuma mēs taisam eskīzu. Tur skici no augšas, bet pēc tam pārzīmējam skaisti uz lielas lapas un krasojam savā krasā. Ļauds saka, bērnu zīmējumos asūti redzamajos iekšējīs pasaules. Indras jaunie mākslinieki tam ir spilgts pierādījums, izskolotojam tas ir atklājums ikdienas. Pēdējais mums lielākais atklājums, ka piemēram, mums ir viens uzstādījums klasē, paldies Dievam, man sieši latgaliešu, baltkrievu, moldāvu bērni.
krosu gamma, ar kuru viņi strādā, ja nav vīnoda. Ja pieņemsim baltu bārni izvēlos mīrēgus tūņus, tad Moldāvu tūņi kaut nesagaidiesi par to, ka tī dominē galvenokārt zeltans, sarkans, zils. Es pieņemsim pieeju, saku, Andriušinka, paspakojņi, mīrēgok izvēlīs pustūņus. Labi, ir atkal zeltons, zils, sarkans, zeltons, zils, sarkans. Tas nozīmē tikai vīnu, ka bērnam faktiski no pašas bērnības jau ir īlikts kods jo smadzeņos, kurš attīcās iz jo nacionālo līniju. Priekš manis tas ir diezgan liels porsteigums, pateikams porsteigums. Vispār izglītojušos skolos varētu aizliegt vizuālos mākslas stundas obligātos. Jos novērtēt nevar. Citreiz gados, ka bērni datūriņā īt par to, ka vienkārši ir joīt. Vizuālo mākslu jautājas ko lielu fakultatīvu, kas grib tī atgāja mocos. Nekas nav varbūt brīsmēgos, ko novērtēt mākslu par to, ka bērns attīk, i katru šo pasauli faktiski redz no sava rakursa. I pastiet, ka tī ir 5, tī ir 10, tī ir 11, 21 to toļo, tie ir liela utopija. Man pašam ir īspēja pīsadalīt ar bērniem konkursus, pat ko žurējis poštoja, man tas šausmīgi nepateik. Ja mēs iemam savus priekšmetus, ko matematika, kur īstenībā taži ir ļoti radoši, varbūt var, bet es esmu tas cilvēks, kurš ir pret, lai novērtētu vizuālo mākslu ar baļņiem. Var ar smaidim, var ar apkampīņiem, var ar bučam, bet ne ar baļņiem. Tas ir viennozīmīgi. Kā kultūras un mākslas sastāvdaļu Indras pogasta iedzīvotāji uzskata arī dzelžaceļu, kas vad gandrīz cauri mākslas skolai. Mums ir stundas, mēs atveram lūgus, visu laiku jū var dzirdēt. Lielokos cisternu tonnas jos brauc cauri mūsu skolai, bet te ir pateikama skaņa par to, ka tas ir sava veida hip-hops. Vēl godos, ka vakarā saimnīca laikus naizvad gūju da sātai, vēl mauroj gūs. Tas mums smagi pateik par to, ka tas hip-hops sastāv faktiski no dzelzceļa i no gūs. Liels plus. Bet citreiz es tu verūs toža no praktisko vīdūkļa, man gribētos, ka no katras lielos kolonnas, kas brauc da Vēņspilē, sveicīns Lembergam, ja? 3 vai 4 cisternas paliktu Latgaļā. I to ar daudzam lītam, diemžēl, notiek. Mēs daudz ko izlaižam ar sevi, pat kultūras bogūtokūs mūsu kadrus, mēs to dovojam pasaulē. Bet faktiski mums ir īspēja uzreižo, ka tie novilks veituri pasciet 2 palīgi, es domāju, to viss būs. Māris soka, Indra ir raiba kai dzeņa vādars, i kotrai krosai ir sava nozīme, bet timā pašā laikā nav īdūmojama bez suleigajiem tūņiem i pustūņiem krošnējā nacionalitāšu paletī. Man smagi pateik tas, ka tu var pīsaskortīs pie dīvišķo, pie dobas. Vēl ir tos tradicijas, kad pieņemsim savu pa uļneicu, pa īlu, izīt mūna školnīka tāvs vai motei saka, Учитель Марис, зайдите, попейте чай. Tas nozīmē, ka tos ir kaut kādas tradīcijas, kuras īt vēl no tiem laikiem. Cilvēcības daudz. Jā, ir savi minusi, cilvēki brauc prom, ko jau visur te ir patīsība, bet tomēr arī turos pie zemes, viņi saprot, ka te ir laikam poša galveno vērtība. I par to uzreižok, i tos fundamentālokos lītas, doba, divs cilvēks, i te vēl ir. Vai bērni apzinīgi ītis nodarbībām, vai vecāki var sekt izdevumus, kas ir vajadzīgi? Liels paldies pogostam par to, ka satiešu gudīgi 80% no školas apmaksas apmaksoja pogosts par to, ka daudzi vecāki to nevar atsaļaustīs, kaut gan apmaksa par školu ir tikai 2,50. I citreiz es pats nesaprūtu, ko var gadieties to, ko es atveru Reigas žurnālu glancietu, es redzu, ko vīna dāma var līlieties par to, ka jai nūpierka vakars jau korpis pat 3,000 eiro. Mums ite napītiek vīnam bārnam 2,50 samaksot par školu. I par to, ka vecāki dzer, par to, ka vienkārši vecākiem nav īspējas strādāt. Nav darba, i to toļāk. Tie ir acīm redzama problēma, kura runāja par to, kodā valstī mēs dzīvojam. Tie ir atšķirība no Reigas da Indrai tikai 300 km, bet faktiski patīsība ir toda. I paldies Dīvam, ka ir cilvēki, kuri dara visu izpējumu, lai tie bērni būtu. Tie bērni ir no Pīdravas, no Rūbiešunīkiem, no Indras, no visas apkortes. Es ko pats Latgalīs, no Leiksnas puses trokai sirds sop, ko es braucu pieņemsim da sātai vakarā, es redzu, ka budonkus tukšas stov. Kad tu vakarā brauc, tu redzi, vai gaisma dak vai nadak. Cīši skaistas sātas, jūs ir pamastas, to nav var būt. Ja galu galā mēs vienkārši poši aizbraucam, ja jūs pamatam tos sātas, es par to, lai da šeiņai brauc cilvēki no tos pošus Moldāvijas, jā, lai brauc.
Pīdodīt tos pošus krymus, kam gribīs. Pats galvenais, lai apstrodoja zemi, dzīvoja itā. I tad es domāju, ka mēs būsim visi no to īguvi. Ja jau mēs nevaram savot. Lai gan Indra nav liels pogosts, te ir stipras i kuplas saimis. Lauku cilvēki tomēr ir kreptīgi cilvēki. Viņi nesāk domāt par to, vai manā kontā johaidī ir nauda. Viņi zina, ka tu lītu ir jodara. Liels paldies Moldāviem par to, ka viņiem ir vienas no kuplākajām ģimeņām. Tie ir patīsība par to, ka viņi saprot, ka tikai tādā veidā viņi faktiski var kaplūnot savu garīgu spēku. Jā, ģimeņas ir lielas. I situācija pieņemsim to, ko es pat pats no Daugavpils varu salīdzinot, ka pilsētā tomēr cilvēki trokot pīdūmoja. Arī bērni, kā jau pīrūbežā, aug daudznacionālā vidī i zina vairākas valodas. Es piedzimu šeit, bet mana mamma piedzimusi Asūna, un mana vecākā māsa arī piedzimusi Asūna. Kādā valodā jūs runājat ģimenī mojos? Ar mammu un māsu es runāju latviešu valodu, bet ar savu vecmāmiņu, vecteitiņu un teiti krievu valodu. Nu, kurienes tu zini latgalīšu valodu? Mana mamma Asūna mācīja un viņai mamma latgalīte. Tev patīk Indrā dzīvot? Jā. Kas te foršs ir Indrā? Te foršas draudzenes un te ļoti ir interesantāk un vieglāk mācīties nekā pilsētās. Cik daudz valodas tu proti, kā jūs ģimenī runājat? Es protu 3 valodas un mācos vēl 4. Kuras tās ir? Poļu, latviešu, krievu un mācos angļu. Nu, piemēram, teikumu man patīk dzīvot Indrā. Kā tas skanētu visās šajās valodās? Man patīk dzīvot Indrā. Мне нравится жить в Индре. Мне подобается жить в Индре. Faktiski tas ir reizes modulis, jo mēs varam pasciet Eiropai pasavērtīs, ko mēs mokam dzīvot. Mēs daudz runājam par to, ka mums iti ir bolto līnija, iti ir malno, iti ir sarkano, tas ir krīvs, tas ir latgalīs, tas ir latvīts. Mūsu modulis, kurš paroda, ka cilvēki var dzīvot kopā. Var kopā īt da baznīcai, kopā dibinot savas ģimeņas i dzīvot. Pats galvenais dūdīt īspēju darbu, lai cilvēks strodotu, i tad es nekur nebrauks projām. Viennozīmīgi. I tas mazais modulis attīcās ne tikai uz Latgali, uz Latvijas, attīcās uz visu lielu Eiropu. Faktiski mēs esam maza labdabīga bakterija, kura var apindīt visu Eiropas teritoriju. Tas ir mūsu Indra! Tieši Indrā vasaras pilnbrīdā Azara krostā festivālā Latgales vainags ir apjaušama pīrūbežas daudzkrosaineiba. Te pulcējās kolektīvi, kas dzīvo Indras apleicīnī i kūp savu cenču tradīcijas. I to goda tēma byus putni, ko savūs darbūs jau iejauduši vietējos rūkdarbniecas. Mūsu gastēšanas reizīs Tellis gan naklauts, tomēr aušanas pulciņa vadeitoja Olga roda izstosta, kā sīvus cauru godu strodoja, lai ne tikai radētu autentisko sagas, bet arī Latgolas vainaga nūformējumu. Godus 10 atpakaļ no Reigas Brīvdabas muzeja aušanas studijas vadītājs Māris Maniņš pīdavoja iesaistīties projektā, lai atjaunotu skolu sagu aušanas tradīcijas. Mēs kopā ar izvaltes audiem pīkritom i sākam padruškai strodot. Sākumā mēģinām tai. Vēlokaņ mūsu cilvēki Stellis sadovina stovus, un mēs arī pasavūcējamies segas aušt, un dvieļus, šaļļus, visu kaut ko aužam. Tātad 10 gadus, itamos telpos mēs dzīvojam 5. gads jau esam te, un te mums ir gan aušanas darbnīca, gan arī tāda izstožu daļa Indras pūra lāde. Te mūsu darbi, kurus mēs pašas esam audušas, kurus cilvēki ir atdovinojuši, ir mēbelis un trauki arī, ko cilvēki mums atdovinojuši. Mēs esam salikuši gan to izstādīs daļu, gan arī var apsvērtīs mūsu darbus. Diemžēl audijas, kas visu mūžu ir strodojuši Stellēs, aizīt no mūsu vidus, bet Indrā vēl ir krītnus pulks audieju, ja arī jaunieši labprot turpināja itū tradīciju.
palikuši saudējas jau arī cienījumos godos, kuras pašas jaunība ir audušas, bet pēc daudzu godu portraukuma ir atsagrīzušies atpakaļ pjaušanas un auši tagad. Kas ir vietējgokīs, varbūt, te atrūnamais vai ko var apsavērtīt? Mēs poši. Tas tā pa jūkam bija, bet, laikam ir tas prīks, ko sagoda tie jaušana, ko sagoda rūkdarbi, tas laikam ir tas vietējgokais, kas ir tie. Ir tie darbi, kas to darīti, laikam tie pieredze, ko mēs apgūstam, ar citiem pasadolamies. Olga zina stostēt par katru darbu, kas tūp aušanas darbnīcā, vietējoku asultu malno sagaru rūzem. Manā sācās koldra. Tas ir jau pūliskos pušis vairokaņi. Bet itos tas segas, kas tie sakot, tas ir tos skalu segas, kur saucās. Pie mūsu sauca šņūrū sauš. Itos jau bija tie vietēju saudēju, tas augstokais līmeņs, ko varā saušt, ko prota saušt teļos. Bet tad mums tāda viestura ir, te ir viena tāda tehnika sanoka, otrā pušē ir tāda kilims to sauc gudrokā valodā. Bet arī tos lasītos segas ir. Mēs arī gribam tādas pamēģinot, sākumā nezinām, ko darīt, kā darīt, bet tad mūsu rūkos nūgo šitā sega vaca, jau tāda ar caurumiem, garumi už nūdzevojuša, taņa tā jau sorā švīšķi. Bet, ja tika pie mūsu, tad mēs tā pietiem, vienu otru puši grūžiem, vēramies. Tad sapratam, ko vajag darīt. To segu izpētējuši, tad mēs ķēramies pie darba. Un tad mūsu treis segas, kas jau tagad pie mūsu noaustas. Tamā tehnikā varētu teikt, ka šeit tāda vērtīga. Grēceļņus tūs jau visi jauši, bārni pie mūsu auši visi jauši. Bet šitā skalu tehnika tie gan ir sarežģīta un prosa daudz laika. Mocīšanas arī vajag. Tāpēc ne visi var. Tādu vienguļamai gultai tu segu noaust, cik laika paiem? Reita da vakaram 12 stundas dīnā, pa nedēļam 2 varētu noaust. Bet tā kā to laika nav tik daudz, tad, vairāku mēnešu garumā var izvilktīs darbs. Lai tradīciju attīstētu arī mākslinieciski, Audijas darbojās arī projektos. Pēdējā projektā rūkdarbniecam bija josavoica krosu salikumi. Kad nāk projekta laiks, pie mūsu jaunīši tad strodoja, un tikko mums ir beidzis viņas kultūra kapitāla finansētais projekts ir, tad mēs apmēram 20 cilvēki bijām kopā, mēs te strodojam visu rudiņu, visu zīmu. Vai vasarā arī? Vasarā arī strodojam. Vasarā te vairāk varbūt jaunīši pulcējās, bet visai, mēs visu godu strodojam. Tī, kas vairāk ar lauku darbiem saistīti, tī vairāk zīmā strodoja, tī, kas varbūt ar školas lītum saistīti, tī jau vairāk vasarā strodoja. Tā kā lielāko daļu audeju visas ir pašmocības ceļā apgūšu aušanu, tad brīžam gados, kad trūk zinošanu kompozīcijai, krosu salikumus, bija tāda doma, ka vajadzētu pasavoicēt mūsu projektu apstiprināja kultūra kapitāla fonds Latgaļas programmā. Mēs rudiņas pušas ķēramies pie darba. Kompozīcijas uicējamies taisīt, izvēlējamies tēmu putni, kas šūgodu mūsu visa goda garumā šī tēma ir, tāpēc, ka Latgaļas vainags būs vasarā augustā, un šī tēma arī aizīšas izstodi, kas būs augustā. Mēs sākam strodot. Gan iz papēra, gan audaklūs Indras sīvas īdzeivinojuši 24 Latvijas putnus. Izveidojam sākumā skicis, un pēc tam mēs audjam, un te var lielāko daļu Latvijas putnu apsavērtīs. I zilzīlīti, parastūbeli, melnostārki, i pacepleiti, var īpasapažētīs. Īsta bioloģiski gromotā esmu grā. Mēs vēramies gromotā, pētījam, kādas putnu tos spolves ir, krosas, un tad veidojam krosu salikumus, un pēc tam arī izaudjam tos darbus. Par Indru, mozu cīmu pošā pīrūbežā varētu stostēt vēl daudz, lai gan pilnībā vītu, kur socās Eiropa, ir jorats savam acam. Lai gan Baltkrīvija te ar rūku aizsniedzama, vītejī rūbežas nasajūt. Rūbežu, ko todu, sajūtu tikai vienreiz, ko tas ir uzstrodoju 4 vai 5 gadi, i braucēs da šeiņa, krūmiem izskrīt rūbežsargi, i saka, kur ir pase, i tad es sapratu, ka jā, te ir pīrūbeža, i todam lītam ir jobūt, bet tie jau mani zina, ko troku suņi, es saku, es braucu da mākslas skolā, i saka, aizīt, faktiski. Man rūbežu, ko todu nav, vispār es negribētu novilkt rūbežas par to, ka mākslas skolai faktiski paroda. Bārni daudzkrosība, Baltkrīvi, latvīši, krīvi, latgalīši,
mēs nojaucam visodus robežas. Mūsu galvā to robežu faktiski nav.